Mani sauc Laila Moreina. Es dzīvoju Čiekurkalnā jau 4 gadus. Kad es meklēju vietu, kur iegādāties savu dzīvokli, es, protams, izskatīju visus rajonus. Es negribēju pārāk tālu no centra, bet arī negribēju pārāk tuvu, jo visu mūžu esmu nodzīvojusi centrā. Tur ir pārāk daudz satiksmes, pārāk skaļš un piesārņots un pārāk daudz māju. Man gribējās kādu mierīgāku rajonu, un kad es atbraucu uz Čiekurkalnu apskatīt dzīvokli, tad es ieraudzīju mazās mājiņas, vienstāvu, un uzreiz radās laba sajūta, daudz zaļumu, vietas ar svaigu gaisu. Tā kā es jutos, var teikt, kā mājās, un tā vide pati par sevi mani piesaistīja. Agrāk varbūt Čiekurkalnam nebija pārāk laba slava, līdzīgi kā Sarkandaugavai, ka varbūt ir krimināli un dzērāji, kaut kādi noziegumi, bet tagad tā vispār nav, un es jūtos pilnībā droši arī ejot, teiksim, naktī mājās. Aizvien ilgāk dzīvojot Čiekurkalnā, ar katru gadu man patīk arvien labāk. Un tā kā ja sākumā tas lēmums varbūt savā ziņā, lai gan bija daudz faktoru, kas runāja par, savā ziņā bija nejauši, tad pēc tam es sapratu, ka tā pavisam noteikti bijusi īstā izvēle, un es negribētu noteikti dzīvot nevienā citā rajonā. Jāpiemina lieliskais projekts, kas atnāca uz Čiekurkalnu pēdējā gada, pusotra, divu gadu laikā, kas mani patīkami pārsteidza, vienkārši pilnīgi apstulbināja. Likās, tas ir kaut kas tik lielisks, ka es nezināju, kā vispār mēs un es personīgi esam to nopelnījuši. Tas ir kā vienkārši liela balva un dāvana, bija tāda sajūta. Un tas arī ļoti mainīja un saliedēja Čiekurkalnu cilvēkus. Viņi viens otru labāk iepazina, un neskaitāmas kultūras aktivitātes no tā ir attīstījušās. Tas ir tā kā vienkārši nenovērtējami, es teiktu. Esmu bijusi vai no paša sākuma, vai no gandrīz paša sākuma iesaistījusies. Protams, pirmais solis bija atnākt uz sapulcēm, jo bija vienkārši interesanti, kas tur notiek. Protams, ziņkārība, kas ar to vispār ir domāts un kas ir plānots nākotnē. Es atklāju, ka katra tikšanās bija mazliet citāda, un katru reizi ieradās citi cilvēki, un tas bija kā pārsteigums. Nezināju, par kādu tēmu vispār sāksies saruna, un kāds bija vakarā, nezinu, kādi secinājumi būs, un bieži vien tikšanās bija tik aizraujošas, ka ievilkās 2 stundas un 2,5, un reizēm pat gandrīz varbūt 3 stundas. Tālāk es iesaistījos jau konkrētās aktivitātēs. Piemēram, es rediģēju kultūras avīzi, kas iznāca. Pirmā bija kā avīze, otrais jau bija kā žurnāls. Es apkopoju rakstus un nodrošināju, lai labskanīgi un stilistiski labā kvalitātē. Tad es arī izplatīju plakātiņus par pasākumiem, par avīzes saņemšanas vietām. Es cik vien varēju piedalījos arī pasākumos ar ļoti lielu prieku un entuziasmu, jo vispār esmu tāds ļoti komunikabls un sabiedrisks un ne tikai iekšu, bet arī āru vērsts cilvēks. Tā kā būtībā es padomāju, ka īsti nebūtu pat iespējams, ka es zinātu, ka apkārtnē rajonā notiek šāds projekts un ka es neiesaistītos. Tas ir absolūti neiespējami.
Ko es vēl darīju? Nu, protams, jāpiemina, ko es arī tagad daru, ka es katru nedēļu izsūtu Čiekurkalnu kultūras ziņas, un arī veidoju kultūras aktivitāšu kalendāru. Tas ir savstarpēji saistīts, kur ir pieminētas gan iknedēļas aktualitātes, gan arī turpmāk plānotie pasākumi, gan arī, teiksim, sporti, dažādas dējas un vietēju uzņēmēju piedāvājumi, kaut kādi jaunumi vai arī kaut kādas svarīgas ziņas, kas ir Čiekurkalnā izstādes un tā tālāk. Un tas man pašai ļoti patīk to darīt, jo es esmu cilvēks, kuram interesē, man patīk būt informētai par visu. Un arī tas ietver ne tikai izsūtīšanu, bet, protams, arī plānošanu, kādā secībā likt, kuru nedēļu izcelt, protams, arī komunikāciju ar aktivitāšu piedāvātājiem, vai nu tie ir uzņēmēji, vai nu ar bibliotēku, vai nu tie ir fotogrāfiju autori, jo katru nedēļu publicēju atskatus par pasākumiem, kur ir foto un video, lai cilvēki, kas nav tikuši, arī varētu paskatīties, un tad varbūt būtu arī lielāka vēlme, un varbūt mazāk baiļu tālāk kaut kur iesaistīties. Un par to es arī ļoti priecājos, ka abonentu skaits ir pamazām, bet tikai audzis, un šobrīd jau mums ir cik bija pāri par kādiem 200, laikam, jā. Un tas ir tomēr vietējām ziņām apkārt rakstam tāds ievērojams skaits, vismaz man tā liekas, un ne tikai no Čiekurkalna, arī no blakus rajoniem paši cilvēki ir interesējušies un lūguši pierakstīties. Piemēram, Teikas, arī Grīziņkalnu, un arī kad es stāstu, tad brīnās, ka mēs esam tik aktīvi un arī vēlas iesaistīties un nāk uz pasākumiem. Tas ir brīnišķīgi. Ko es vēl, kur esmu vēl iesaistījusies mūsu projekta noslēguma ballītē, es ilgi saņēmos un beidzot novadīju viktorīnu nelielu par ceļojumiem, ar jautājumiem un atbildēm. Tas vienmēr tāds, intelektuāli izaicinoša un aizraujoša lieta, kurā, es domāju, principā visiem patīk iesaistīties viktorīnās. Un es domāju, ka arī interesēja tos, kas bija sanākuši. Un vēl man patīk taisīt dažādas uzkodas uz pasākumiem. Tas gan ne tikai kultūra dzīves aktivizēšanas projekta ietvaros, bet arī tajos, ko rīko Čiekurkalna attīstības biedrība. Bieži vien tie pasākumi tik saistīti, ka nevar pat nošķirt, kas ko rīko. Visi ir vērsti uz kultūru un cilvēku iesaistīšanos. Arī kultūras ziņās vienmēr piemin arī biedrības pasākumus un aktīvi sazinos un meklēju, ko viņi dara. Tas ir kā viens vesels. Mani pamudināja, man bija vairāki faktori. Pirmais ir tas, ka es ikdienā strādāju no mājām. Būtībā pavadu visu dienu, sazinos ar klientiem un kolēģiem tikai caur e-pastu. Tas ir forši, bet, protams, trūkst cilvēciskā kontakta, un tas ir vajadzīgs visiem un normāli. Tad iknedēļas sapulces un arī pasākumi ir iespēja iziet ārā, satikties ar cilvēkiem, parunāties, kā viņiem iet, kā man iet, apmainīties ar pieredzi, iesaistīties kaut kādās diskusijās, uzzināt kaut kādus jaunus viedokļus vai arī tikpat labi kaut kādus jaunumus par rajonu, kas ir plānots, vai arī par rajona vēsturi arī esam runājuši. Jo ir zinātāji, kas to
var pastāstīt. Cilvēks arvien iepazīstot, kļūst aizvien interesantāk komunicēt, jo tad jau tu zini, ko viņi dara. Un var, teiksim, bijuši kaut kur ceļojumā un var pajautāt un uzreiz jau raisās dialogi un tu atnāc, teiksim, uz pasākumu vai tikšanos un ir tik patīkama sajūta, ka visi jau tevi pazīst un gaida un zina tavu vārdu, ko tu dari, un tas, ir tāda vienkārši ļoti patīkama sajūta. Tā ir arī noteikti iespēja radoši izpausties, kas man arī ir svarīga, jo es uzskatu par radošu cilvēku un organizēt pasākumus vai domāt kultūras aktivitātes, kas vispār var būt vēl radošāk. Un, protams, viens no svarīgākajiem faktoriem bija arī vienkārši vēlme iepazīties ar kaimiņiem. Jo es biju nodzīvojis jau kādu vairāk nekā gadu, varbūt pat 2 gadus, un tikai tad es pati atklāju biedrību, kurā arī iestājos, un tad nāca kultūras dzīves aktivizēšanas projekts. Ir tā, ka rajonā es ļoti maz cilvēkus pazinu, pat no savas mājas. Es dzīvoju mājā ar daudziem stāviem un daudziem iedzīvotājiem un daudzām kāpņu telpām, bet pazīsti varbūt es uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt. Tu varbūt tuvākajās durvīs, arī pat nevienmēr es zinu, kuri īrnieki tagad ir ievākušies. Un tā ir laba iespēja sapulcināt cilvēkus un citādi vienkārši katrs ieskrien savās mājās, ātri, katram ir savas darīšanas un nemaz nesanāk parunāties, bet tad, kad tu ej un iesaisties, tad ir iespēja apzināti arī ar kādu satikties un veidot, es nezinu, tādu kā paziņu tīklu un sadraudzēties. Pašā pēdējā pasākumā, Ballītē dārza, es satiku sievieti no manas mājas, kur es pat iepriekš nebiju nepazinusi, nevar būt tā redzējusi, bet tagad jau ir paziņa, un kad satikšu, tad noteikti sveicināšu, aprunāšos, un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un redz, ka tas ir tā kā vienīgais veids būtībā, kā mēs varētu būt iepazinušās, jo citādi jau vienkārši paskrienam vienu otrai garām un tā kā nav tās īsti kaimiņu kultūras. Ja mēs apzināti nerunāsim viens ar otru, tad nebūs nekā. Jā, es pavisam noteikti ieguvu jaunus draugus, jaunus paziņas, jaunus kontaktus, jaunus domu biedrus, cilvēkus, kas ļoti iedvesmo turpināt darīt tālāk un vienkārši, kurus prieks ir redzēt. Tad vēl es esmu iegūsi, protams, pieredzi, veidojot kultūras ziņas un arī tādu kā lielāku drošības sajūtu. Jo, ja tu pazīsti kaimiņus vai cilvēkus, kas dzīvo apkārtnē, tad tu uzreiz jūties drošāk. Ja kaut kas nedod Dievs notiek, tu zini, ka ir cilvēki, uz ko tu vari paļauties, kas tev palīdzēs, un, protams, arī otrādi, ka cilvēki var vērsties pie manis, ja kas. Un tas tomēr tā drošības sajūta ir ļoti nozīmīga, it īpaši tajā laikā, kad mēs tagad dzīvojam. Vēl, protams, esmu iegūsi brīvprātīgā pieredzi kā avīzes redaktore, kas arī ir interesanti un vērtīgi. Esmu izlasījusi daudzus aizraujošus rakstus par rajona vēsturi un par dažādiem, es nezinu, par bibliotēkas vēsturi, par cilvēkiem, par jā, kas vēl, protams, es esmu ieguvusi lielu lepnumu par to, ka mēs kā neliels salīdzinoši rajons ar salīdzinoši tomēr nelielāku cilvēku skaitu nekā citi
esam tik aktīvi un spējīgi, un ka no nekā bez mazliet tiek radīts daudz kas un liels prieks. Un, ka mēs vienkārši spējam to izdarīt. Saorganizēt tik daudzas aktivitātes, un pirms es sāku kultūras ziņas un apkopot pasākums, man nebija ne jausmas, ka te vispār tik daudz kas notiek. Un kā tas ir iespējams, ka tik mazā rajonā, ja tā paskatās, notiek tik daudz kas, un arī cilvēki nav informēti. Tā kā es ceru, ka es arī sniedzu savu ieguldījumu informēšanā un iedvesmošanā nākt uz pasākumiem, jo tad es, piemēram, varu nosaukt kaut vai tikai dažas aktivitātes. Mums ir 3 veidu jogas, mums ir crossfits, mums ir dējas, pat vairāku veidu. Mums ir spāņu valoda un ir bijušas dažādas interesantas lekcijas, no kuras, protams, katras esmu kaut ko gan pati uzzinājusi, gan arī lieliski, ka šīs lekcijas pēdējās tagad tiek ieliktas YouTube'ā, ka cilvēki, kas nav varējuši uzreiz būt klāt, tad var arī pēc tam noskatīties, un ka mums ir arī tagad savs YouTube kanāls, kā rajonam, kas, es domāju, nebūtu nav daudziem. Tā kā šajā laikā ir un arī koncerti un tirdziņi, un kas tik te nenotiek. Ja ieskatās kalendārā, ka katru dienu ir kaut kādas 5 aktivitātes. Tā kā, varbūt vasarā mazliet mazāk, bet uz rudeni tad jau vienkārši nav vietas, kur sarakstīt. Un tā, ko es vēl gribēju pateikt, tas pats princips par sevi ir vērtīgs, ka mēs veidojam šo kopienu, jo cilvēki bieži vien to ikdienā neapzinās, bet mums ļoti pietrūkst tā cilvēciskā kontakta, tās kopā būšanas, un reizēm aizbraukt uz kaut kādiem uz ārzemēm vai uz kaut kādiem retrītiem un atgriežas no turienes ļoti iedvesmoti un pārņemti ar to vienkārši sajūtu, kas ir bijusi ikdienā kopā dzīvojot, kaut vai ikdienišķas lietas runājot ar tiem cilvēkiem. Tā kā, un mēs no tā visa esam aizgājuši, varētu teikt, ar mūsu individuālismu, un ka katrs par sevi, un galvenais ir karjera un tā tālāk. Un mēs esam pametuši varbūt šo sākotnējo kopienas dzīves stilu, bet patiesībā tas ir tas, pēc kā mēs, pat ja tā neapzināmies, pēc kā mēs ikdienā ļoti tiecamies un kas mums visiem ir nepieciešams un kas mūs savieno. Un kad reizēs, kad mēs to piedzīvojam, mēs to arī saprotam. Un šī projekta ietvaros, es teiktu, ka radās tieši kaut kas tāds, tāda cieša kopiena, kuras iepriekš nebija, bet kurā palīdz cilvēkiem saistīties, rada šo saikni, rada šo, varbūt pasaulē labāko sajūtu, ka tu esi pieņemts, ka tevi pieņem, ka saprot, ko tu saki, ka kopīgi smiekli, sarunas, un tad tas ir vienkārši, tā mēs radām, var teikt, kā tādu nelielu paradīzes modelīti. Tā kā, atgriešanās pie saknēm, un tas iepriecina visus. Un būtu ļoti svarīgi, lai tas arī notiktu, vai vismaz tiktu uzsākts vai parādīts arī citiem rajoniem un citām kopienām. Tā kā tas ir neatsverams, un kad cilvēki jau to iesākām, kā mēs tagad iesākām, tad pārtraukt ir grūti vai pat neiespējami. Tā kā gribas satikties, gribas kaut ko darīt, tā kā tas mehānisms ir iestartēts, un es domāju, ka
tam ir stipri pamati arī. Es ieguvu kontaktus ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas arī ir ļoti vērtīgi, kas mums Čiekurkalnā dzīvo, pavisam dažādiem pilsonības migrācijas pārstāvi, pilsonības migrācijas pārvaldes darbiniekiem un grāmatvežiem un sportistiem un šuvējiem un policistiem un dažādu lietu ekspertiem un ir zobārsti mums šeit un visu iespējamo profesiju pārstāvji, un tas ir, un stilisti ir, un tas ir, gan labi tādā ziņā, ka ja pašam rodas kāda vajadzība vai kādam paziņam, tu zini uzreiz pie kā vērsties, un tas ir, protams, arī labi, varbūt arī ekonomiskā ziņā var arī, teiksim, sarunāt, ja tu zini, kā cilvēks kaut ko dara un kādam atkal kaut kas ir vajadzīgs, tad tu vari arī viņus savest kopā, kā man arī šeit Čiekurkalnā reizēm ir gadījies, un tad sanāk projekts un arī sanāk kaut kāda arī finansiālā peļņa, par ko ir tikai prieks. Un man pašai, kā tulkotājai bija, filmu tulkotājai bija īpašs prieks un pārsteigums uzzināt, ka pie mums ir arī kino speciālisti, respektīvi mums ir režisore Katrīna Birkenberga, un tad mums ir Zane Dzene, kura ir kino eksperte un iesaistās dažādu festivālu organizēšanā. Tā kā, ja nebūtu projekta, es ar viņā vispār, man nemaz nebūtu nejausmas, ka viņas šeit dzīvo, un tagad mēs apspriežam jaunākās filmas, vai festivāla filmas, vai arī kaut kādas senās filmas, un viena otrai iesakām, uz ko būtu vērts noskatīties, un arī izrādās, ka mums arī vēl ir citi paziņas pa darba dzīvi, tā kā tas ir arī interesanti un forši.